Sveicināti jaunajā sarunu ciklā Praktiski vesels. Sadarbībā ar Veselības centru apvienību Centrālo laboratoriju un Mēnesi aptieku un kopā ar dažādiem veselības ekspertiem un speciālistiem mēs runāsim, diskutēsim un spriedīsim par dažādiem veselības jautājumiem. Un kopā ar jums šajā ceļā būšu es, Arta Lāce, veselības vēstnese. Un es, Karlīne Elksne, ārste, ginekoloģa dzemdību speciāliste. Un ar ko gan sākt šo raidījumu ciklu, ja ne ar to, par ko mēs bieži domājam pirms došanās pie ārsta, vai dažreiz kā tādi strausi, pabāžam galvu apakšā, proti par neērtajiem jautājumiem saistībā ar savu veselību. Jā, un tieši par to arī būs mūsu pirmā saruna. Šodien mūsu studijā ir divi viesi. Dakteris Reinis Siliņš, ģimenes ārsts, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis un ārsts psihiatrs Māris Taube, Rīgas Stradiņu universitātes profesors, psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs. Un mans pirmais jautājums ir jums abiem. Kādi ir dīvainākie jautājumi, ko jūs esat dzirdējuši no saviem pacientiem? Varbūt sākam ar Reini, ar jums. Vai varbūt otrādāk? Varbūt pacients jūs ir novedis tādā stāvoklī, ka jums ir bijis kāds ļoti dīvains jautājums jāuzdod viņiem. Praksē jau ir, kā teikt, jau daudzus gadus, un jautājumi bijuši dažādākie, bet varbūt es tīri ne jautājumu, bet par situāciju, kas notikusi. Tas ir bija vienreiz vēl rezidentūras laikā, un mēs drīkstam paši jau pieņemt rezidentūras laikā pacientu, un ienāk kundze 70 pāri drusku gadi, un es saku, kundze, mēs tulīt mērīsim spiedienu, paklausīsimies sirdi, paklausīsimies plaušas un iziesim visam cauri. Un tad tā sanāca tā situācija, ka man bija jāaiziet uz mazu mirklīt no kabinetes. Es saku, es tulīt būšu atpakaļ, un mēs to visu izdarīsim. Es izgāju burtiski uz minūti, pusotru līdz māsiņai, nāku atpakaļ. Paciente sēž pilnīgi kaila. Un es nesaprotu, ko man darīt tagad. Kas notika? Kur bija tas brīdis, kad ko es nošauju greizi, un kur mūsu komunikācija aizgāja šķērsām? Ja? Un tik amizants brīdis, kad es saprotu, ko darīt, un kundze ir gatava izmeklēšanai. Mēs visu izklausījām, visu izdarījām, apskatījāmies, tā teikt, visu pēc pilnas programmas. Bet, protams, kad pēc tam es jau sapratu savu to kļūdu, un tas ir tāds par to, kā šīs neveiklās situācijas rodas. Nepareizas norādes un no ārsta puses un tāda neziņa no pacienta puses, kas noved pie šāda. Sauksim to par kuriozu. Bet, doktor Māri, jums arī ir bijuši tādi gadījumi jocīgi, varbūt ne gluži ar izģērbšanos, bet varbūt psihiatra praksē ir lielāka iespēja tādiem interesantiem notikumiem. Jā, ir notikumi visādi interesanti, ir daudz, kas saka, nevar stāstīt radio droši vien, bet ir, protams, arī tādas arī, jo arī psihiatrijā tomēr veidojas, tomēr tā, teiksim, psihiatrs arī viņš nav tikai tur zāļu izrakstītājs, tā tomēr ir terapeitiska sadarbība un arī psihoterapijas pamatelementi, un ir kādreiz, ka tā saikne veidojās, un tad tā dāma atnāk uz to pieņemšanu tāda jau tāda apģērbusies, jau diezgan izaicinoši, un tad ir arī tādas diezgan neveiklas situācijas, ka tev ar to jātiek galā. Bet par tiem jautājumiem, parasti mums tie jautājumi, cilvēki tomēr baidās no psihiatrijas joprojām, mazāk, bet baidās, un tad tie jautājumi ir tādi tomēr tie aizspriedumainie jautājumi. Vai mani sazāļos pilnībā? Es lūdzu, es negribu, ka man tikai sazāļo, un kad es būšu pilnīgi dārzenis palikšu, tas tāds standarta jautājums. Tad ir par elektrošokiem, ja, kad vai kā man tur tagad elektrība sitīs, un kā tas tur būs. Ja. Tā kā, drīzāk ir jālauž tie mīti, un tad mēs arī pacientiem sakam, bet lūdzu, un, teiksim, tur mūsu ambulatorijās, jaunajās klīnikās izstaigājiet, paskatieties, ja, kā tas izskatās. Ja. Bet paliek labāk, ja tā pieredze ir, bet tie jautājumi parasti ir tādi bailīgie jautājumi, šādi tādi. Veciem laikiem. Vai kāds pārliedās par dzeguzu slīgstu, neizmainīja pacientu skatījumu, nepasliktināja to mītu daudzumu? Protams, pasliktina. Tas ir aprakstīts arī literatūrā, un tas arī ir analizēts, ja tieši šie te notikumi. Jā, tas ir tas elements, ar ko mums ir jāpārdzīvo, un psihiatrijā ir tā, antipsihiatrijas ir virzieni,
Un ar to ir jāsadzīvo, un šādas te filmas, arī, teiksim, pat mūsdienās kaut kāda atkārtojuma tam, jo tur, protams, filmā tas ir kaut kāda 50. 60. gadu psihiatrija, kas galīgi vairs nav šodien tāda, un, protams, tie mīti, paliek, jā, un filma ļoti skaista, un skaidrs, ka mēs, nevaram tik skaistus aktierus un tik labu spēlējumu kaut kādā veidā, izrunāt, attaisnot vai pārliecināt. Ja? Tā kā tas, protams, ietekmē. Jā. Tā atsevišķi ir filmas, grāmatas, un tas ir pierādījies, kas tā kā drusku pasit atpakaļ. Jā. Tagad pakāpsimies soli atpakaļ. Mēs jau Man runājam. neļaus pastāstīt. Es arī gribu pastāstīt savu Daudz gadījumu. viņai tur izģērbušās. Man savukārt bija tā, es no savas pieredzes varu teikt, ka pacienti bieži vien ir tā situācija otrādā, ka pacienti domā, ka tas ir nērts jautājums, bet patiesībā tas ir pilnīgi normāls, adekvāts jautājums vai normāla sūdzība. Vismaz manās specifiskajā, es saprotu, katrs ārsts, viņa nozara ir specifiska, bet jā, man tā ir visai bieži. Un tāds pēdējais gadījums bija, ka atnāk tāda jauna sieviete ap 40 gadiem un stāsta, ka nē, vecmāte nevar, es gribu parunāt tikai ar jums ar ārstu divatā. Respektīvi, man vecmāte ir spiest iziet. Viss ok, tās ir pacienta tiesības, absolūti. Un tad viņi man iesauc blakus kabinetā un tādā pieklusinātā balsī saka, doktor, ko lai es daru? Man ir pārāk labi orgasmi. Tāda situācija. Es teicu, brīnišķīgi. Es ļoti, ļoti labi padalieties ar saviem noslēpumiem šajā jautājumā. Ginekologs tiešām man šķiet būtu tas ārsts, kur nevajadzētu kautrēties uzdot jautājumus pat tos, kas jums liekas nērti, bet es pieņemu, ka to pašu var psihiatrs un ģimenes ārsts apstiprināt. Jā, par ginekologiem es varu apstiprināt to, jo šī tēma varbūt mums tāda gaišāka tā saruna, bet, protams, ir tās drūmās arī situācijas, un kas ir pierādīts, ka, piemēram, cilvēki, kas nolēmuši aiziet no šīs pasaules, tad faktiski pēdējo, 2 nedēļu laikā viņi tomēr meklē šo palīdzību vēl pie ārstiem. Un, protams, ka tas nav psihiatrs, tas biežāk ir ģimenes ārsti. Tie ir, protams, cilvēks jau nesaka tādā skaidrā tekstā, viņš jau mēģina vēl teiksim, rast to atbalstu. Un arī ginekologi, protams, pat arī stomatologi. Tie ārsti, kas tomēr ir tā kā vairāk privāti ārsti, tuvāki, intīmāki, acīm redzot. Ko biežāk arī redz. Ko biežāk redz un kam vairāk uzticās, tā kā jūs pareizi sakat. Ginekologam tomēr cilvēks uzticās. Ģimenes ārstam uzticās, psihiatrs, protams, tā kā varbūt arī uzticās, bet tajā brīdī viņš meklē to palīdzību, vēl atbildes pie citiem. Bet tagad es uzdošu to savu jautājumu tomēr un pakāpšu solīt atpakaļ. Mēs jau runājam par to, kas notiek, kad tu jau esi aizgājis pie ārsta, bet mazliet paskatoties uz to, kā sagatavoties vizītē pie ārsta, lai tā vizīte tiešām būtu liederīga. Kas man ir jāzina? Pirms es ieju ārsta kabinetā, ko dakteris man noteikti gribēs pajautāt un ko viņš noteikti gribēs zināt, Reini, kāda būtu jūsu ieteikumi, jo ģimenes ārsts jau ir mums tas vistuvākais. Bieži vien jau, kad pacienti gatavojas iet pie ārsta, viņi to varbūt ir tas ilgāks laika posms, kamēr viņi nobriest un saņemās. Ne visi ir gatavi ar katru sūdzību ierasties, un tad parasti šo daudz to jautājumu ir. Tur 5, 6, 7, man tur kāja, roka, galva, tur vēl zāles tādas 5, 10, un vēl kaimiņam, un vēl bērnam kaut ko. Un tad tas svarīgākais būtu, tā kā mēs tomēr jāpadomā par sevi un prioritizēt kādu no šiem jautājumiem. Ja? Tad mēģināt saprast, kas man tajā brīdī ir šī galvenā sūdzība. Un tad jau ārsts ar savu profesionalitāti atšķetinās nākamos jautājumus un citādi es teiktu, ka nebūtu nekas īpaši jāgatavojās, bet saprast, man tomēr svarīgāk šī brīdī, man sāp mugura, es nevaru pastrādāt, man tur sāp naktīs, un tad to jautājumu arī risināt. Un tad jau ārsts jautās, vai tad kaut kāds papildu jautājums, vai jūs kaut ko darīs tajā labā, un nav obligāti jāmēģina izdarīt tādi priekšdarbi pilnīgi visam. Ja? Tur tomēr ir paļaušanās šo ārsta profesionalitāti un nevis tikai skaitīt savu skaitām pantu par to, kas ir slikti vai nav tajā brīdī. Prioritizēt savu jautājumu un ar to arī
pie ārsta Bet, Reini, vai griezties. tev nešķiet, ka tā varētu būt daļai tāda aizsarga reakcija? Jo man ik pa laikam ir tāda situācija, ka paciente uzdod dažādus jautājumus, 4, 5 jautājumus, no apmēram, kā tu saki, par kājām, rokām, visu. Un tad beigās, kad jau ceļās iet prom, bet es tomēr vēl to vienu jautājumu pēdēšu. Un izrādās, ka tas jautājums ir bijis Jā. tas nērtais, Jā. tas jautājums, bet kas ir īstenībā tas daļa, kā viņa šeit ir atnākusi. Tā arī mēdz būt. Jā, tas ir teiksim tā, ka tur ir tā panākt šī pacienta tādu tā kā paļaušanos uz tevi. Jā, kā tas ir tāda ārsta profesionalitāte, kad cik tu esi atklāts pats pret šo pacientu, kā tu viņu sagaidi tais durvīs, ja? Vai tu viņu sagaidi ar acu skatu, vai tu sagaidi viņu ar skatu savā kaut kādā pierakstu tenī, vai tu viņam saki labdien, vai tu viņam lūdzu, norādi kaut kādas vietas, radi kaut kādu drošības sajūtu, kaut kādas mazas instrukcijas, lūdzu sēdieties, kādas ir jūsu sūdzības. Tād, kad tā noskaņa tiek radīta jau no pirmajiem tiem soļiem tajā kabinetā, un attiecīgi tad jau tas jautājums varbūt nāks ātrāk, bet šis te laikam, ko tu minēji, Karlīna, ir tas, ka tā ir ārsta profesionalitāte, pieredze, drusku šīs te iekšējās sajūtas, kas tevi vada pa šiem jautājumiem, kas ir tas, uz ko es vedinu, un dažkārt varbūt pat tie mani jautājumi šim pacientam šķiet dīvaini, bet es rokos pie citiem punktiem, lai viņš man pasaka to jautājumu. Man pat ir arī daudzkārt bijis, kad es zinu pacienta vēlmi, kāpēc viņš nāk. Viņš nāk, piemēram, ar nāk galvā. Es zinu, ka viņam ir azartspēļu atkarība. Es zinu, ka man viņa radinieki sūdzējās, kad viņš atnāks, viņš par to grib runāt. Bet viņš nespēja to pateikt. Mēs izrunājām visu kaut ko citu, par visām viņa kaitēm, sarakstījām visādus nosūtījumus, bet mēs nenonācām līdz šim jautājumam par šo te azartspēļu atkarību. Es jau nevaru arī būt tas, kas saka, es teorētiski nezinu. Stāstīja, jā. Es teorētiski nezinu neko par šo jautājumu, bet es zinu. Bet es nekādi netiku pie viņa. Bet nākamajā reizē viņš vairs nav atnācis. Ja ir pagājis jau pietiekami ilgu laiks, es zinu viņa gaitas, ka viņš ir nokļuvis jau pie speciālistiem caur citiem ceļiem, bet tanī brīdī es netiku. Ja, tā kā nevienmēr arī pat zinot tos pareizo nākšanas iemeslu, nevienmēr ārstam izdodas uzdot to jautājumu, lai dabūtu tālāk šo te ķēdīti. Bet es biju arī domājis vairāk tieši, piemēram, ka es sagatavojos uz vizīti. Man droši vien ir jāzina, kādas zāles es dzeru, vai tomēr pietiksies pateikšu, rozā tabletīte un zaļā tabletīte un baltā tabletīte. Tad es saku, jā, un jums vēl tā baltā ar strīpiņu pa vidu. Viņš saka, jā, doktor, kā jūs zinājāt? Bet es teiktu tā, ka šobrīd ir daudz kas mainījies. Vismaz manā darba praksē man ļoti palīdz šīs elektroniskās datu sistēmas, ja, un šos recepšu medikamentus. Mēs visus redzam jau nopirktos, izrakstītos, citu speciālistu izrakstītos. Es par nezināmu pacientu es jau apskatoties dažu minūšu laikā redzu visu pa pēdējiem gadiem, visus medikamentus, ko viņš ir lietojis, ko viņš nav izpircis, ko viņš ir, kādus nosūtījumus viņš ir saņēmis, kur viņš ir bijis. Tās datu bāzes ir diezgan plašas un daudz, ko šīs te informācija nav vajadzīga. Protams, kad arī manā praksē tie pacienti reti, kad ienāk pirmo reizi pie manis. Ja, tomēr mums lielākā daļa pacientu ir jau attiecības jau vairāk kā 10 gadu garumā. Un man pat nevajag šīs datubāzes, es zinu, ko viņi lieto. Bet dodoties, protams, pie kāda speciālista, un varbūt viņam nav tanī brīdī pieejams šīs te datubāzes, vai nav šī te laika tai sagatavošanai, tad es pacientu pats sagatavoju, kad es lūdzu viņam, tad vai es iedodu to sarakstu ar viņa pēdējām zālēm, vai tad lūdzu viņam pacientu, lūdzu, paņemiet vai sarakstat. Smuki pēc kārtas, kā jūs protat no tām kastiņām sarakstat, vai tad arī ņemat līdzi smuki kastītes, lai ir tas maisiņš, tad speciālists uzmetot tur 10 sekundžu laikā sapratīs, par ko tad, uz kuru pusi tas kuģis tā kā peld, un viņam būs vieglāk. Tad var ņemt līdzi maisiņu. Reizēm paliels maisiņš. Jā, ir redzēts, ka atnes tiešām veselu čemodānu, bet
Es teiktu, ka Un, Reini, tas daudz netraucē. ja runājot par lietu ņemšanu līdzi, kā ir ar šīm te fēču analīzēm? Vai tiešām ir tie mīti, ka atnes burku vai tur kurpju kasti? Ģimenes ar vienu uz jubilejā, viņi kaut kur satiekās pacienti, un tad viņiem tur saka, tas pie reizes sadošu tev. Arī tas gadās, jā. Tas nav dzīves. Bet jā, šīs te visas anekdotas ir radušās tīri no patiesības. Protams, tā nav ikdiena, un šad tad pacienti pārprot un kaut ko atnes vairāk nekā tā kā nepieciešams šī analīžu tā kā izmeklēšanai. Un nes gan lielas burkas, gan kurpju kastes. Nu, labi, bet tas ir tā kazuistiski, tas ir reti, un Jā. tas jau praktiski tas ir paliek pazudis. atmiņā. Jā. Nu, labi, tas bija par informatīvo sagatavošanos, bet vismaz manā profesionālajā sfērā ļoti svarīgi ir arī īstenībā nē, bet pacienti domā. Es pārfrāzēšu jautājumu, ka ļoti svarīgi ir arī fiziskā sagatavošanās. Piemēram, es saņemu regulāri komentārus, ka piedodiet, doktor, es neesmu paspējis uz epilāciju, piedodiet, man vaksācija ir rītā, piedodiet, es pat aizno no darba, es neesmu nomazgājusies. Un tad es mēģinu skatot, ka īstenībā es jau to neredzu. Man tas vispār nav svarīgi. Absolūti nemaz. Un dažreiz pat ir tāda kurioza situācija, ka pacients atnāk pārāk nomazgājis. Ļoti sūdzas, piemēram, par izdalījumiem, bet man, kad es apskatos, nav no kā šo te analīzi paņemt, jo izdalījumu nav, jo izrādās tikko ir veikta ļoti cītīga mazgāšanās procesija. Kā ir ar jūsu darba specifiku? Vajag sagatavoties kaut kā īpaši fiziski? Jā, mums tas fiziskais, jā, protams, arī nedrīkst aizmirst, ka arī, teiksim, psihiatrs tāpatās ir ārsts, jau mums ir pacientam tāpat asinsspiediens, tāpatās, teiksim, svars ir svarīgi, mums ir pamatlietas, ir augums, ir ķermeņa masas indeks, ir šie medikamenti, citus, kur pacienti lieto, kas arī ļoti svarīgi, lai visu miedarbību saprast. Bet mums varbūt tā sagatavošanās ir vairāk tāda labi, ja pacients ir, teiksim, morāli sagatavojies. Ir reizēm pacienti, ka viņi, teiksim, apraksta savus simptomus. Es pie doktora pie jums uztraukšos, bet es esmu sarakstījis to, kas man ir. Vai, teiksim, telefonos pastāv, vai, teiksim, atnāk ar šīm skrīningu testiem, ja, tā kā depresijas vai trauksmes skrīningu tests, viņš ir jau aizpildījis, ja, un tas, protams, ir ļoti palīdzoši, ja, jo skaidrs, ka mūsu sfērā tas mūžīgā problēma, visiem doktoriem ir šis te laiks, ja, jo mūsu kvalitāte faktiski ir laiks. Ja es varu veltīt pacientam pietiekam laiku, es varu izzināt ļoti daudz ko, ja, un pacients arī varbūt pirmo sākuma etapā viņš varbūt haotiski stāst, pēc tam tā saruna ievirzās, ja. Bet, ja cilvēks ir, viņš te vizītē gatavojas, un tā nav vienkārša vizīte pie psihiatra, teiksim, pirmo reizi atnākt, tad viņš ļoti labi, ja viņš ir pārdomājis. Un otra lieta mums tomēr ir tā radinieka, ja, kas ir tāds vienmēr diskutējums jautājums un sensitīvs un uzmanīgs attiecībā no cilvēktiesībām. Bet ļoti mums ir svarīgi, tomēr viņš ir atnācis kopā ar kādu, teiksim, cilvēks varbūt gados, kurā aizdomās par kādu demenci. Mums ļoti svarīgi ir gan ar pacientu izrunāties, gan arī, ka tuvinieki ir sagatavojuši to informāciju, to objektīvo, kas tad ir noticis. Ja? Tā kā, tāda veida, es teiktu, mums vairāk tāda morāla sagatavošanās. Ja? Ko tad īsti dakteris var redzēt digitālajās datubāzēs par mani? Vai tur ir pilnīgi visa mana vēsture, kur es esmu bijis, ko es esmu vakcinējis, kādas analīzes es esmu nodevis, un vai ārsts vienmēr tur var tā kā Google meklētājā ātri visu atrast? Daudz kas ir pieejams. Ja? Tad pašiem ārstiem, manā praksē jau ir no 13. gada ir jau visa kartiņa digitāli. Tur ir daudz ko apskatīt. Ar katru gadu dažādas digitālās platformas palielina savus resursus, un mēs ar vien vairāk dažādas izmeklējumus varam apskatīt arī šīs digitālajos formātos. Gan par izmeklējumiem, gan par analīžu rezultātiem, par vakcinācijas kaut kādiem datiem, par zāļu izrakstīšanu un tā tālāk. Bet, lai vai kā, es tāpat katram pacientam silti iesaku, tanī brīdī, kad es jūtu. Protams, kad viņš ir atnācis ar iesnām vai ko, tad tas nav tik būtiski, bet ja mēs jūtam, ka mēs sākam saskarties ar kādu hronisku saslimšanu, kur paredzamais būs laiks ārstēšanai diezgan ilgs, kur būs nepieciešama dažādu speciālistu konsultācijas, kur potenciāli varbūt kāda ķirurģiska manipulācija un varbūt potenciāli arī kaut kāda invaliditāte vai tā tālāk. Respektīvi, ka tas veselības ceļš pacientam var būt diezgan smags un garš. Tad tur es viņam arī saku, ka nekas nav labāks par papīru. Visus dokumentus jūs pats savus oriģinālus liekat vienā mapītē, visu pēc kārtas chronoloģiski. Ja kāds speciālists grib skatīties, lūdzu, dodiet, skatās, pētat,
tikai neko neatdodat. Gribu, lai kopē, gribu, lai tur dara, ko grib, bet neatdodat savus dokumentus. Es uztaisīšu sev kopijas, ja man tādas vajadzēs. Daļu varam digitāli redzēt, bet katrā ziņā to papīru formātu paturiet pie sevis. Tā kā daudz ko varam redzēt. Ja? Ar vienu vairāk gan šīs platformas piedāvā apskatīt šos izmeklējumus, apskatīt arī jau cik jau sanāk jau kādus, praktiski jāsaka tā no Covid vakcinācijas laika, kad sāk ieviest šo Covid vakcināciju, tika veikt šīs vakcīnu ieraksti e-veselībā. Šobrīd visi vakcīnu ieraksti tiek veikti e-veselībā. Teiksim, tā 99% ir kaut kāda daļa, kaut kādu medikamentu, ko vakcinē, kuru tā sistēma nepaņem. Bet kopumā jāsaka tā, ka viss ir diezgan labi redzams. Un jūs varat atnākt kā tukša lapa arī pie speciālista, un viņam ir iespējas paskatīties gan, kas ar jums ir noticis, gan arī pamata analīzes, medikamentus. Tā kā arī pieņemot attālināt, kur es strādāju kaut kur attālinātās platformās, es pirms pacienta pieņemšanas es daudz ko apskatos, un man liela daļa jau ir pilnīgi skaidra, par ko mēs runāsim iespējams, un kādi būs tālākie risinājumi. Tā kā tā tukšā lapa arī var atnākt. Tāpēc nav iemesls neiet pie ārsta, kad man ir pazudis kāds izmeklējums, vai tad es nezinu, kāda man bija analīzes pēdējās. Bet ne visiem tas ir pieejams, ne visas poliklīnikas, ne visi veselības centri, protams, piedāvā saviem ārstiem šos digitālās platformas, jo tās, protams, ir par maksu lielākoties. Bet, doktori, atnāk droši vien kāds arī ar tādu kārtīgu koferīti. Jā, atnāk, jā, protams, no vienas puses tas ir labi, kā doktoris teica, un ir pacienti vienkārši ļoti precīzi, bet psihiatrijā nereti ir pacienti, kuri meklē šīs slimības. Un skaidrs, ka ļoti bieza, sastruktūrēta mapīte reizēm jau ir diagnozes rādītājs. Jā, bet atkal, ko es gribu teikt, ka mēs nedrīkstam arī pie to izturēties tā pavirši, teikt, te jau viss skaidrs. Un arī pašā cilvēkam palīdzības, viņš ir tiešām izstaigājis visus doktorus, un viss man sūta pie psihiatra, tad arī svarīgi tomēr mēs izskatām, mēs secinām, ka varbūt ļoti labi, ka jums šeit nav tās problēmas, bet mēs risināsim citā veidā. Tā kā ir gan, kā jūs sakat, diagnostika, gan arī tomēr esam uzmanīgi un to, ko pacients ir atnesis, to arī apskatāmies. Ja. Bet viens jautājums, ko es arī gribēju pajautāt, kāpēc mēs atliekam došanos pie ārsta? Taču liekas, man jau nekas nekais, vai arī es nezinu, kas tas ir. Slinkums iet vai nevērība pret savu veselību, jo patiesībā tas taču ir rūpes par savu veselību. Jā, droši vien ģimenes doktoriem savādāk. Mums, protams, kad ir tā atlikšana, un tur ir vesela sarunas tēma par to, ka cilvēku tomēr šī psihiskā veselība ir tāds drusku aizspriedums. Un, viena lieta ir aizspriedums pret to iestādēm. Mēs mēģinām mainīties, būt labāki, un tas jau izdodas. No otras puses ir tāds arī iekšējs tāda sajūta, kad man negribās to atzīt. Es izjūtu, kaunu par to, ka man ir tāda slimība. Jā, man var būt visādas slimības. Labi, doktor, bet kā jūs iedrošināsiet? Ko jūs tagad varat pateikt, lai cilvēki tomēr aizietu, lai atmestu šo kaunu un aizspriedumus? Tas, kas labākais var būt, tas, protams, ir cilvēku pašu gan pieredze, cilvēku viens otram pastāsta, un mums, teiksim, ir vesela reģiona, kur cilvēki viens otram saka, tur nav nekas, tur ir laba klīnika, tur labi viss izdodas, man palīdzēja pie manas depresijas. Ja? Arī tāpat tās runājot ar sabiedrību, rādot, ka mēs psihiatri neesam kaut kādi dīvaini, mēs parasti cilvēki, parasti ārsti, kas mēģina cilvēkiem palīdzēt. Un, es domāju, ka tas notiek no tādas personiskās pieredzes, no iestādēm, no runāšanas par to. Un uzaicinājumiem, tomēr pievērst uzmanību arī digitālās. Tomēr mēs redzam, ka cilvēki daudz skatās. Mēs redzam, ka viņi, teiksim, kādā mājaslapā, piemēram, viņi meklē informāciju. Ja? Tas nozīmē, ka cilvēki meklē, vīrieši īpaši, pa kuriem ir lielākas problēmas vērsties pie psihiatra. Ja? Kad viņi tomēr skatās, meklē un varbūt šeit atrod kaut kādas atbildes, ieteikumus. Ja? Ir dažādas platformas, diskusiju platformas par slimībām, pacienti paši veido, atbalsta viens otru. Es domāju, ka tas lēnām iet uz priekšu visos virzienos. Ja. Es domāju, vispār cilvēks neiet pie ārsta, kaut kādu iemeslu pie jebkāda ārsta, neiet arī pie ģimenes ārsta, neiet pie zobārsta, neiet pie kardiologa, atliek vizīti, pārceļ tikšanos ar doktoru no vienas reizes uz otru, trešo, ceturto, viss svarīgāks. Man šķiet, ka svarīgākais tajā brīdī ir
kad tas cilvēks tomēr beigās atnāk pie ārsta, nekad viņu nenosodīt. Jā, tieši Tas par ir to. galvenais. Jā. Labi, lai vai kā ir bijis, bet tad, kad tu esi atnācis, es esmu ar tevi un es esmu priecīgs, ka tu man bija tāds gadījums, ka atnāca kundze, kuru ģimenes ārsts kādreiz bija pateicis, nekad tu vispār par manu slieksni vairs kāju nespers, ja tu neaizies pie ginekologa. Tieši ar šādiem vārdiem. Un šī kundze atnāca un saka, kad tad jūs pēdējo reizi bijāt pie ginekologa? Nu, tad, kad savu jaunāko dēlu dzemdēju. Un cik tad tam dēlam gadu? 42. Tā kā, tad tas, super, brīnišķīgi. Cik labi, man prieks, ka jūs atnācāt. Par to nenākšanu man gribas arī piebilst, protams, tas uzlabojas, bet tā ir tāda kopēja tā veselības tāda pratība, laikam kā tāda termina var teikt, ja par to savu ķermeni un cik tas ir svarīgs. Mēs prioritizējam savu darbu, mēs prioritizējam ģimeni, vēl kaut ko, bet tam visam ir nulles vērtība, ja mēs kļūstam darba nespējīgi vai mēs kļūstam tik slimi, ka nespējam ar sevi nekādi vairs, nespējam vairs būt liederīgi nevienam, ja mēs esam slimi. Bet mēs nespējam to pieņemt. Mēs liekam tiešām, kā es teicu, darbu un citas lietas primāri tam visam. Plus vēl kādi negatīvi gadījumi, kad ir tie slikta pieredze, ka cilvēks ir domājis, saņēmies, aizgājis, tur gadu domājis, ka viņam tur kaut kas ir slikti. Un tad tas ārsts ir bijis vai strups, vai nevērīgs, vai dusmīgs, vai kāda savādāk pateicis, kāpēc tad jūs tagad atnācāt, kāpēc nevarētu atnākt ātrāk. Kad atnāks pa ātru, teiks, ko jūs tik ātri atnācāt. Ja? Kaut kāda šāda negatīva pieredze viņu attālina no šī ārsta, un viņš turpina būt savā burbulī, un kā būs, tā būs. Un tad jau, kad krīt, tad atkal jau ir pavisam cita kaskāde ar citiem speciālistiem, un tāda no veselības tur jau ir tālu. Es domāju, ka tur ir arī drusku tāds vecākai paaudzē cilvēku, vēl ir tāda vidēja un vecākai drusku vēl ir tas padomi kaut kāds arī, jo tā padomi medicīna bija balstīta uz to, ka ir super augstas tehnoloģijas, super kolosāli, visus izārstēs, kā ārsti tas, kurš kaut ko ārstē un dara, bet šobrīd tā ideoloģija ir tāda, ka mums ir tiešām agrīni, mums ir tiešām profilaks, veicināšana, tie ir tie aspekti, ka tiešām agrīni atnākt, lai man pēc tam būtu kvalitatīva un laba dzīve, nevis teiksim, un cilvēki bieži vien gaida, tagad man kolosāli tur sasaliks stends un super, es labi jutīšos un tagad priekš kā man kaut ko tur darīt. Ja? Man liekas, vēl tas arī druscītiņi ir. Vai nav tā, ka mums vispār Latvijā klibo šīta profilakses sadaļa? Ļoti. Klibo gan. Ļoti, jā, es kā ģimenes ārsts teiktu, tā profilaks ir mūsu pamats, manā skatījumā tā ir tā pamat lieta, ar ko man būtu jānodarbojas. Bet cilvēki to nenovērtē. Man vismaz ir tāds iespējas, ka šī profilakses sadaļa, kam vajadzētu veltīt ārkārtīgi lielus resursus, viņi absolūti netiek novērtēti arī no pacienta puses. No pacienta puses arī tas ir tāds, pacienti domā, ka tāda ūdens liešana apmēram. Zini, kāpēc tā ir? Tāpēc, ka liekas, no mani taču tas nenotiks. Es taču esmu jauns, vesels, man viss ir kārtībā, ar mani tas nenotiks. Kā, Bet nekas notiek katru nedēļu, katru dienu, ar kādu tas notiek. Jā, es arī kādreiz tā domāju, ar mani tas nenotiks. Tagad es zinu. Arī tīri bet arī ne tikai tādās ļoti tādās smagākās lietās, bet vispār viss mūsu skeleta muskuļi, viss mūsu svārs, mūsu kaitīgi. Pēc tam mēs gribam, lai mūs glāb, mēs visi gribam, cilvēki grib dzīvot, un šobrīd 90, 100 gadu cilvēki nav kāda brīnuma. Bet jautājums ir, kādā kvalitātē es dzīvošu tajā brīdī. Es būšu ielaids, man būs viens artrīts, otrs operēts, viena gūža, otra, trešā. Un viss pārējās problēmas. Ja? Tad domā to, ka mums būs jādzīvo ilgi. To mums palīdzēs, arī medicīna palīdzēs, ja, bet kāda būs tā kvalitāte? Ja, vai mums būs jāmokās ar sāpēm? Ja? Te droši vien, ka tas ir tāds, tāda skandināva domāšana mums jāpārņem, un tur ir jāsteigā un jānūjo, un viss, kas jādara. Profilaks pagarinās noteikti mūsu mūžu. Tieši tā. Noteikti. Kvalitatīva profilaks. Laba, regulāra profilaks dos to rezultātu. Veselīgi nodzīvot to gadu. Jā, veselīgi. Jā, tieši bet, labi, mēs te tā nedaudz aizmaldījāmies. Man profilaks ir ļoti tuvu tēma, piedodiet. Bet atgriežoties pie šiem te neērtajiem jautājumiem. Kuras būtu tās tiešām sensitīvās tēmas, par ko cilvēki nevar saņemties? Man, piemēram, nāk prātā zarnu parazīti, spalīši, cita veida parazīti, utis, piemēram, kaut kādas seksuāli transmisīvās slimības varbūt. Zin kā jāsaka, tā ikdienas praksē
tās nav bieži saslimšanas. Ja? Nu, vismaz pie mūsdienu pieejamās medicīnas un pieejamiem līdzekļiem aptiekās, tad ne tie zarnu parazīti mums tik ļoti daudz traucē. Nu, tie ir reti gadījumi, patiešām, man jāsaka, ļoti reti nāk ar kaut kādām sūdzībām par tiem zarnu parazītiem, par šīm mutu invāzijām. Arī tas ir Reini, šampūns tā tu aptiek. nedrīksti teikt, tāpēc, ka tagad cilvēki domā, saka, šausmas, man tas ir vienīgajam, un Nē, ko nu, tad es ar tādu sūdzību nē, nedrīkst tas- iet pie ārsta? Ir jānāk, ja cilvēks ir pamanījis kaut ko savādāku, kas viņam ir parādījies, vai kas viņam traucē dzīvot, ir jānāk un jāprasa, kas tas ir, ja viņš tiešām grib no tā tikt vaļā. Bet ar to, ko mēs saskaramies praksē, kad tas tā nav bieža lieta. Ja? Biežāk tādi no sensitīviem jautājumiem, kas tagad vairāk ir no šī sēdošā darba, no smaga darba, vairāk tie ir hemoroīdi. Vīrieši ar hemoroīdiem, pēkšņi kaut kādām mistiskām asiņošanām, ja, no šī kuņģa zarnu trakta, nu, kur viņš nepasaka bieži vien, kur tikai kaut kad uziet analīzēs, ka viņš tur krīt gāžās gar zemi ar zemu hemoglobīnu. Ja. Nu, un pēc tam pajautā, un tur viss labi. Viņš saka, nav labi jau. Un cik sen, jau kādu pusgadu jau nav labi. Ja. Nu, tad tie ir biežāki jautājumi nekā tādi parazītu jautājumi. Tur tādi runājot ar citiem cilvēkiem parastajiem, ja esmu dzirdējis, ir dažādi aizspriedumi. Piemēram, es taču neiešu pie proktologa, viņš man noteikti bāzīs pirkstu anālajā atverē, vai es arī neiešu uz tām prostatas specifiskā gēna analīzē, man būs jāvāk bikses nost, tas nekas. Viņš pat nezina, ka tās ir asinis no vēnes. Un ir dažādi tādi jautājumi, kur cilvēks attur no palīdzības saņemšanas, un tad viņi vienkārši cieš un paciešas. Nu, tur ir tas, kad mēs arī mēģinām iegūt šo te saikni ar pacientu. Mēs mēģinām radīt savu to, veicināt savu profesionālo izaugsmu. Mēs mēģinām rādīt, ka mēs esam nevis kaut kādi cilvēki uz ielas, bet mēs esam profesionāļi. Un kad mums ir jāsaka šie jautājumi, un mēs arī atbilstoši rīkosimies. Un tad, ja tam pacientam lūdzu apskatīt šos hemoroīdus vai kādas citas intīmas vietas tajā brīdī kabinetā, tam ir jābūt gatavam. To arī dara gan ģimenes ārsta praksē, gan urologu praksē, gan ginekologu praksē. Un tur nav nekā tāda, no kā būtu jākaunās. Jo, kā mēs sakam, mēs jau ārstējam to cilvēku, nevis Jāni Bērziņu mēs ārstējam, bet mēs ārstējam vīrieti tajā brīdī, ja, un mēs neskatāmies, kur viņš dzīvo vai ko viņš vēl dara. Mēs mēģinām viņam palīdzēt ar to problēmu. Un, es arī gribētu papildināt šo iedrošinošo sadaļu ar to, ka mūsu ārstu skatījumā šie hemoroīdi, šī anālā atvere vai manā gadījumā maksts ir tieši tāds pats orgāns, kā piemēram plaušas, rīkle, acis, jebkurš cits tam nav savādāk vērtība. Tieši tā, tāpēc es saku, mums ir jārada tas brīdis, lai pacients spētu mums uzticēties. Tanī ienākšanas brīdī vai tanī zvana brīdī, ka viņš ir gatavs doties pie konkrētā ārsta, un viņš uzticās, viņš ļaujās šim te izmeklējumam, un tiek arī rasts risinājums un pareizās atbildes, jo bez šīm apskatēm nekur tālu netiks. Jā. Es gribēju Taubes kungam pajautāt, vai tas varētu būt arī iemesls vērsties pie psihoterapeita vai pat pie psihiatra, ja ir ļoti izteiktas bailes no ārstiem vai arī ļoti liels kautrīgums, tāds, kas traucē tiešām dzīves kvalitātei. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem. Teiksim, mums kaut kādai paaudzei, droši vien vēl manai un vecākai, ir stomatofobija. Ja? Teiksim, no zobārstiem mēs stomatologofobija, mēs baidamies, mums ir tās negatīvā pieredze, un teiksim, ļoti daudz cilvēku reāli izvairās, neiet pie zobu higienistiem, pie zobārstiem, tāpēc, ka viņiem ir šī ļaunā pieredze. Ja? Un tur droši vien, ka tur terapeitam jāpalīdz. Ja? Tā kā jaunā paudze bērni, viņi vairs to tā neuztver. Par neērtiem jautājumiem es tikai vienu piebildītu. Mūsu psihiatrijā tas, ko es ir aicināts ar cilvēkiem runāt, ir par seksuālo disfunkciju. Ja? Jo tomēr mūsu daudz medikamenti to ietekmē, un arī tie pašiem vīriešiem ir grūti runāt. Tāpat kā visur, lielākā daļa ārstu ir sievietes, jaunas sievietes, un skaidrs, ka cilvēkam viņam ir neērti par to teikt, bet es gribētu iedrošināt, un vismaz man kā vīrietim,
ne tikai vīrieši, bet arī sievietēm šī problēma ir droši par to runāt un risināt. Un tas ir ļoti patīkami, ka arī cilvēki arī jau lielākā vecumā, jā, kur ir seksuāli aktīvi, un tas ir svarīgi, un tā ir ļoti, ļoti svarīga dzīves kvalitāte. Ja? Un to vajag risināt, un nevajag kautreiz likties, man tagad depresija pārgāja, bet dēļ tā man tagad nekas vairs neinteresē. Tā nav, meklēsim risinājumu. Ja? Tas ir tāds tabū jautājums druscītiņ, ja? Kas arī Es tāds ārkārtīgi priecājos par savām pacientēm, jo man tiešām nāk aizvien biežāk sieviešu, un tiešām arī dažādos vecumos, kam tiešām šī pamata sūdzība ir kaut kāda veida traucējumi dzimumdzīves laikā. Un tas ir tiešām apsveicami, ka tas tiek risināts, nevis atkal paslaucīts zem tepiķīša. Jā, jo tas, kas tiek celts gaismā, ar to var tikt galā, vai ne? Jā, es gribēju arī jautāt, ir jau tās situācijas, kad viss ir kārtībā, ārsts iesaka kaut ko rekomendē, un es izdomāju, neklausīšu, negribu, nedzēšu zāles, Vai vajag neiešu uz uzreiz teikt, analīzēm. doktor, visu cieņu, jūs esat profesionāls, jūs man patīkat, bet šitas man neder. Es nelietošu šo medikamentu. Es teikšu tā, ka tās situācijas gadās, jā, nemaz tik reti nemaz nav. Bet kā labāk, Reini? Labāk, lai tev pašā sākumā jau pasaka, klausies, piemēram, manā gadījumā tā visbiežāk ir kaut kāda veida hormonālā terapija. Visu cieņu, doktor, paldies, ka ieteicāt, bet nē, es šito nelietošu. Vai labāk ir tā, ka un tad tu skaties pēc tam 10 receptes neizpirktas. Tas noteikti nav labāk, jā, vai arī pērk receptes un liek plauktiņā, vai ne, tā arī tās zāles tik liek skapī un nelieto, bet ir labāk pateikt, un man ir varbūt drusku vieglāk, no mana punkta es zinu pacientus arī, kuri labprāt izpildīs, tā teikt, ar pilnu atbildību visas norādes, un ir tā pacienti, kur es skaidri zinu, ka viņš, labi, ja viena no tām manām 3 vēlamajām lietos, un tad man ir jāizšķira jautājums, kuru no šiem tad es varbūt prioritizēšu, un te ir skaidrojušies darbs. Man ir jāatvēl papildus laiku šim pacientam un jāizstāsta, kad es saku, nekas, es drusku lekciju palasīšu, un tad es stāstu par to, ko tā zāles dos, ko viņas mums dos pēc 5 vai 10 gadiem, kāpēc mēs viņus vispār gribam lietot. Un, ja jūs nelietosiet, mēs saskaramies ar to un to un to un to. Ja jūs esat gatavi saskarties ar šīm te problēmām, tātad, abi par to vienojamies, un ja jūs gribat, kā teikt, atsākt šīs zāles vai uzsākt, droši sakat, speciālisti jums viņas nespiedīšu. Tad informētība par to, kāpēc tas ir vajadzīgs un ko tas viņam dos. Tanī brīdī tad pacientam jau ir vairāk izvēles, un viņš jau apzinātāk izvēlās vai atsakās no šī medikamenta. Ja viņš tikai saka, ka viņš ir dzirdējis, kad, statīni, pieņemsim, ja šie holesterīna medikamenti viņam ir kaut kādā veidā kaitīgi, kaut ko tur sliktu izdarīs, vai hormoni kaut kādi, vai tagad artrītam viņam kaut kāds hormons arī jādzer, kur viņš sadzird vārdu hormons un mūk jau vārā pa durvīm. Bet ja viņš zina, ko tas viņam dos, vai attiecīgi kādi varbūt sekas viņa nelietošanai, un viņš no viņām atsakās no tiem medikamentiem, tad viņš ir tā izvēle drusku apzinātāka. Ja? Tad viņam būs, kā teikt, vieglāk saprast jā vai nē par šo medikamentu. Tad skaidrojušais darbs būtu ļoti, ļoti svarīgs šī jautājumā. Tikai mazīgs pāris vēl piebildīs, jo labi doktors teica, ir tāda aspekta, kas tā kā arī mums, kā doktoriem, droši vien no otras puses jāsaprot, ir ļoti labi jūs teicāt par to, kad viņš pasaka, man, piemēram, svaru pieaugums. Es nekādā nedzēšu nevienu zāli, kur būs rakstīts anotācijā svaru pieaugums. Labi, risinam to, nav jēgas uzspiest, kaut un tas zāle varbūt ir labāka viņai. Un vēl 2 lietiņas. Viena lieta, kas pacientiem mēs skatāmies zāļu daudzumu, ne tikai, teiksim, tās manas, kuras es esmu izrakstījis, bet paskatāmies arī pārējās. Un ir pacienti, kam ir 15, 16, 20, un ir pētījumi, ka ja pacientam ir vairāk par 5 zālēm, tad viņš pēc 3 mēnešiem jau tur pusi atmet. Ja? Tā kā, jo ir vairāk medikamenti, jo lielāka varbūtība viņš kaut ko atmetīs. Un otra lieta ir cenas. Ka bieži vien cilvēks, tā arī laikam dara, ģimenes ārsts neļauj samalot, ka viņš nevar atļauties, vai kāda ir ļoti dārga, vai tur ir kaut kāds brandnējums, un tad viņš mēģina, viņš to nedzer. Un viņš ar doktoriem arī kaunās. Doktors man ieteica, un viņš nesaka, ka viņš to vienu nedzēra. Un tu skaties tā kliniskā aina pavisam savādāk, un tu nevari saprast, kas notiek. Ja, tā kā droši vien, ka tas arī jautājums, tas varbūt nav nekāds kauns, ja cilvēks saka, atvainojiet, es varu zālītes atļauties, teiksim, mēnesī tur 10 eiro vai 20 vai 30, mēģināt
mēģināsim meklēt to vārdu. Nu, vismaz psihiatrijā mums tādas situācijas, žēl mums pacienti ir gan invalīdi daudz un ir tā problēma liela. Nu, labāk būt godīgam, vai ne? Bet tas pats jautājums ir, vai būt godīgam arī tad, ja es domāju, es gribu arī otru ārstu viedokli vai trešo, vai to vajag teikt savam ārstam, kā labāk darīt? Un kā ārsts uz to reaģē? Man visai bieži ir tā, ka pacients atnāk un saka, teikšu godīgi, es jau biju pie 2 vai pat 3 speciālistiem, bet man tomēr neradās pārliecība, katrs saka kaut ko citu. Man interesē, ko jūs teiksiet? Man joks, ne joks, bet pacients arī atnāk un saka, skatās un saka, doktor, es tur to devu tur palielināju tur no 50 mg 75, ja? Jo tā, ko man darīt ar to medikamentu, vai es varu tur palielinātu? Es saku, jā, mēs to varam, tagad mēs darīsim, palielināsim to devu nedaudz. Viņš saka, smaida tā. Es saku, kāpēc jūs smaidat, par ko ir tēma? Viņš saka, kā, es ChatGPT ierakstīju, un viņš teica, jūs atbildējāt tāpat, kā atbildēja ChatGPT. Ja, man liekas, tas ir kvalitātes kritērijs. Jā, bet, ja visi vienmēr jūs izturējāt ChatGPT testu apsveicu. Diez vai vispār dzīvē nākotnē ir iespējams. Līdz ar to, protams, kad ir šīs te otrais, un droši vien, ka doktoriem arī nevajag apvainoties, un droši vien, ka pacienti to pasaka, un tas, laikam, starptautiski un visādi medicīnas ētikā ir tas otrs viedoklis, ir tāda akceptēta lieta, un pat bieži viņi teiks, ka tas ir pacienti interesēs. Jautājums ir, cik viņš ātri, kur tiek pie kāda speciālista, tas jau ierobežo, jā. Bet droši vien, kad mums nevajag, arī to ChatGPT mums nevajadzētu apvainoties, droši vien vajadzētu uztvert to kā tādu iespēju, kā saka, varbūt pilnveidoties, varbūt vairāk pievērst uzmanību, pašiem izmantot. Jā. Es domāju, ka par ChatGPT mēs noteikti uztaisīsim atsevišķu raidījumu. Šis rīks ir to pelnījis. Tas jauns kvalitātes rādītājs, jā, tā interesanti. Bet tas ir diezgan tā iedomājot visām pasaules, teiksim, pētījumiem, zināšanām, tagad ir mana šī brīža momentāla atbilde pacientam diezgan izaicinoši, jāsaka tā. Ja, bet otrā ārsta viedoklis ir ļoti vajadzīgs. Pat vajadzīgs dažkārt, ja, kas palīdz mums tā kā nonākt pie kāda, jums jau ir kāds slēdziens, jūs skatāties, ko tad ir viens domājis, kādas ir jūsu domas atbilstošai situācijai, un tad pat tam otram vai trešajam pat vieglāk ir. Jā, un es teiktu, ka no manas pieredzes ChatGPT arī kļūdās un smagi kļūdās. Bet mums ir, jānopaļojas Arte, vai ne? Un tad mūsu galā jautājums jums būtu šāds. Vai jūs varētu pateikt kādu vienu ar veselību saistītu lietu, ko jūs darat šodien, bet par ko jūs domājat, ka to vajadzēja darīt jau sākt vismaz pirms 10 gadiem? Es mēģinu mazināt svaru, ieturu zināmu diētu, un ko vajadzēja darīt sen. Vairākas reizes mēģināju, un tagad ir vēlreiz apņemšanās. To es daru šodien. Laikam man jāpievienojas profesoru, kad es arī esmu ieslīdis laikam tajā brīdī, kad ir jāsāk mazināt svars, jo parādās šīs te hroniskās vainas, jā, arī ārsti slimo, un mēs neesam roboti, un līdz ar to tad, jā, tas ir arī tas, ar ko es šobrīd strādāju, gan ar kaut kādu ēšanas paradumu maiņu, gan ar kaut kādu fizisku aktivitāšu uzlabošanu. Tas ir brīnišķīgi, jo jūs gluži nemanot pārslīdējāt pie mūsu nākamā raidījuma tēmas, kas ir aptaukošanās. Paldies, mīļie viesi! Mēs novēlam jums izdošanos jūsu mērķiem un sakām paldies šodien ģimenes ārstam Reinim Siliņam un psihiatram Mārim Talbim, bet ar jums mēs tiksimies atkal nākamajā epizodē un kā reiz parunāsim par svaru aptaukošanos un ko tad ar to visu darīt un kāpēc reizēm nesanāk. Paldies un uz redzēšanos! Paldies!